Runājot par viedajiem vīriem, nav gluži tā, ka man netika atstāts cerību pavediens. Otrajā braucienā uz kalniem es satiku telepātu, kurš man uzrunāja domās, skaidrā latviešu valodā. Es domāju, ka tas arī bija virziens, kādā man bija iespēja doties, bet nogurums, laika limits izdarīja savu. Man bija jāatgriežas Latvijā, bija jādodas uz lidostu. Interesanti, ka šis telepātijas seans, ja tā to var nosaukt, manī patiešām atstāja cerību, ka šajos te kalnos var satikt tādus vīrus, par kādiem es iztēlojies biju. Lūk. Runājot par spēka vietām, tā mana vēlme iedarboties uz Latvijas enerģētikas dziedināšanu attālināti balstījās informācijā, kura man tika atklāta dziļajās meditācijās. Un vēl joprojām šāda iespēja pastāv, bet tajā reizē pietrūka laiks, lai to realizētu. Un otra lieta, ko es nebiju ņēmis vērā, kā jau tāds individuālists, es nebiju ņēmis vērā to, ka šādi cilvēki ir vajadzīgi vairāki. Apmēram 9 personāži ir vajadzīgi, kuri būtu brīvi no viltus ego, kuri nevēlas vairs neko pierādīt viens otram, kuri ir pašpietiekoši, kuri ir attīstījuši savas pozitīvās īpašības. Es nebaidos atklāt runāt par notikumiem un šiem te maniem iekšējiem psiholoģiskiem stāvokļiem, kas ir palikuši pagātnē un ir izsmelti. Viņi ir izdzēsti no zemapziņā šo te mītošo dziļo ilūziju sarakstu. Tāpēc šajā 4. filmas daļā gribu parunāt vēl par vienu mītošo sapni manī, kurš mīta manī jau no 16 gadu vecuma, no tā laika, kad pirmo reizi stājos dzimuma attiecībās ar manu vecumu meiteni. Es šai meitenei biju iemīlējies, tā kā rīktīgi līdz ausīm, bet es biju diezgan tāds, var teikt, aktīvs austrumu cīņu piekritējs. Es ļoti cītīgi trenējos, bet man bija viens netikums. Sestdienās, svētdienās ar draugiem mēs lietojam alkoholu. Un manai draudzenei tas ļoti nepatika. Kaut kāds 2 gadus mēs draudzējāmies, un viņa mani pameta. Un faktiski tā bija mana visdziļākā vilšanās un trauma. Pirmā atraidītā mīlestība. Un tad manī kaut kas salūza, gāja gadi, un es vairākas reizes precējos un šķīros, un visās manās attiecībās es redzēju tās vienīgās sievietes šķautnīti. Good morning. Šajā materiālajā pasaulē mēs atnācām kopā, divatā, un jau atnācām kā saka, šajos duālajos ķermeņos. Es atnācu vīriešu ķermenī, viņa atnāca sievietes ķermenī, un pirmās inkarnācijas mums bija ļoti veiksmīgas, harmoniskas. Un mums vajadzēja aiziet jau no šīs pasaules, bet tad gan viņi, gan es, mēs savārījām kaut kādas ziepes karmiskās, kur rezultātā mums nācās atkal atgriezties, bet jau nākamajās inkarnācijās mēs satikāmies ļoti reti. Un tās tikšanās, kuras bija, mums likās tik vērtīgas, kad mēs gribējām kopā aiziet no šejienes, bet tas nav iespējams. Ja mēs esam iekļuvuši šajā te samsāras ritenī, tad no šī samsāras ritena var izkļūt ārā, tikai izejot no mietpilsoniskās domāšanas ārā. Kad tu pacelies pāri tai ikdienišķībai, kļūsti vieglāks un aizvien mazāk kaut kam pieķeries šai pasaulē, kad tu esi atbrīvojies no tā smaguma,
kas tev pavada, ka tev kaut ko šeit vajag iegūt, un kad visu laiku kaut ko vajag, un kad to, kas tev ir, to vajag nosargāt, un tā tālāk, jā, ļoti daudz tādas smagumi, kurus mēs paši sev esam uzkrāmējuši, daudz dzīves šeit dzīvojot. No tā atbrīvojoties ir iespējams iziet no šī samsāras riteņa, bet tā ir sagadījies, ka mēs abi esam šeit iekšā, un mēs turpinām viens otru meklēt. Tad lūk, un pēc šīm te vairākām neveiksmīgām laulībām un sev šaustīšanām par to, ka es neesmu nekam derīgs vīrs un tēvs savām meitām, es nolēmu iet ļoti dziļi iekšā savā zemapziņā un izdziedināt šo te šķautnīti. Labāk vēlāk, kā saka, nekā nekad, jā. Un Āfrika ir perfekta vieta, kur izdziedināt savus šīs te seksuālās traumas. Staigājot gar okeānu, kāpjot kalnos, es urbos ļoti dziļi sevī, un faktiski tik dziļi iearbos sevī, ka man sāka likties, ka tūlīt es viņu satikšu. Šo te sievieti, šo te pirmo inkarnāciju. Un tā sajūta bija, mega realistiska. Arī runas rādīja to, kad mēs satiksimies un apvienosimies. Un 3 mēnešu laikā es viņu nesatiku. Satiku kaut ko ļoti tuvu tam, arī vairākas radnieciskās dvēseles. Bet tieši viņu es nesatiku. Tāpatās kā ar šo te svēto vīru meklējumiem, mēs atgriezāmies pie sevis paša, tā arī šajā meklējumā es arī atgriezos pie sevis paša, un notika pašdziedināšanās efekts. Tās visas ilūzijas bija izslimotas, un man iestājās pilnīgs miers. Es sasniedzu tādu saskaņu sevī, ko droši var saukt par pašpietiekamību. Es vairs nemeklēju to vienīgo un pareizo sievieti, bet es jūtos sevī pilnīgs, un līdz ar to tā sajūta, kas man ir pārņēmusi, ir tāda, kad es tiešām esmu atradis sevi šai momentā, šeit un tagad momentā. Tā, kad ir tāda mūžīgās tagadnes sajūta. Viņa ir ļoti interesanta, jaudīga, neaprakstāma. Kas tad notika? Notika tas, kad šo te otru pusīti, šo te sievišķo pusi es atradu sevī pašām. Ja mēs ņemam uz ticību tādu faktu, ka mūsos 70% ir vīrišķā enerģija un 30% sievišķā, es runāju par vīriešiem, sievietēm otrādi, tas ir ideālā versijā. Mūsdienu reāliju versijās tur ir diezgan slikta ainiņa. Bet tādā dabiskajā versijā, jā, tā tad ir šāda te proporcija. Tad tanī brīdī, kad jūs kā vīrieši atgriežaties savā vīrišķajā, tīrajā pozīcijā, kurā ir arī vieta sievišķajai enerģijai, tad jūs esat dziedināti. Jums vairs nav šis te vai toksiskā vīrišķība vai gļēvums, kaut kāds pārmērīgais sevī, jūs esat sasnieguši to savu vīrišķības spēka asi. Tur nav vietas kaut kādai lepnībai, iedomībām dažādām un šim te hipertrofētajam vīrišķības tam noskaņojumam. Lūk. Tagad kopsavilkums par visiem šiem ceļojumiem. Un tas, ko es droši varu teikt, ka Maroka nav Muladhara čakra, nav planētas sakņu čakra, bet tā ir otrā čakra Svadhisthana. Ko tas nozīmē? Šeit perfekti var kārtot savas attiecības ar pretējo dzimumu, ieņemt bērnu, atjaunot attiecības vai satikt jaunu partneri, vai nonāk harmonijā ar sevis pašu sievišķo aspektu vai vīrišķo. Šai zemē ir vairāki portāli, un šeit ir daudz tādu portālu, kuri ir visu jūsu vēlmju piepildītāju portāli. Bet, lai
nonāktu pareizajā apziņas stāvoklī šajos portālos un iegūt to, ko jūs vēlaties, ir jāatbilst šīs vietas enerģētikai. Tas nozīmē to, ka jūs nevarat izskriet cauri kā turists. Ja jūs skrienat cauri šai zemē kā turists, jūs lielāko daļu zaudējat. Jūs zaudējat to jaudu un spēku, ko šī zeme jums var dot. Otra lieta, viedie vīri Marokā ir nemazums, bet viņus nav iespējams satikt, kamēr nav notikusi jūsu sinhronizācija ar vietas enerģētiku un ar vietējo mentalitāti. Tev pašam ir jāatbilst tam, ko tu meklē, jo, ja tu meklē viedumu, bet paralēli meklē sensāciju vai video kadru, kuru tu gribi iemūžināt filmā, tā kā tas bija ar mani, tad visticamākais, ka tev nekas nesanāks. Tāpēc, ka tie cilvēki nav publiski rādāmi. Tas vienīgais cilvēks, kur es satiku kā telepātu, tas bija faktiski izņēmums, jo būtībā viņa neļauj sev filmēt. Varbūt ir vēl kādi izņēmumi, es nezinu. Es tieši arī gribēju šo te apvienojumu, bet nevar visu gribēt. Tas ceļš ir pakāpenisks. Tāpēc nākošajā braukšanas reizē man nāksies kontrolēt savus impulsus un vēlmi visu piefiksēt, uzfilmēt, ierakstīt. Trešā lieta. Maroka ir daudzšķautnaina. Šeit var atrast jebko. Gan patiesu sirsnīgumu, gan krāpnieciskumu, gan labesību, gan naidīgumu. Jo tas, ko tu staro no sevis, šeit materializēsies dažādos pārbaudījumos. Marokā visvieglāk ir dziedināt savas dziļās traumas, bet ir jābūt piesardzīgiem ar komunikāciju. Vietēji iedzīvotāji šeit ir ļoti sensitīvi un jūtīgi. Viens acis skatiens var izprocēt gan cieņu, gan dusmas. Starp citu, viņi intuitīvi nolasa tevi domās, domu līmenī. No, we don't have. I have something, but not really. I will show you what I have. Okay. في المهم تصور قدام برا للفوق. I will bring some from upstairs. Okay. Huh? Un šajā 2024. gada braucienā katrs no mums ieguva jaunu pieredzi un iepazina sev vēl vairāk. Saladins no kalniem ieguva unikālu pieredzi nonākot pie okeāna, viņš nekad nebija bijis tur. Un tas izraisīja viņā pašā ļoti jaudīgus tādus izaugsmes procesus. Es atradu sevi, harmonizējos ar sevi pašu. Jānis atrada savu nišu savā pasaules redzējumā un iegāja vientuļniekā. Aivars realizēja savus namiņu projektus Latvijā. Agnese iegūja papildus jaudu savam šamaniskajam dzīvesveidam un pasaules skatījumam. Mūsu komanda savienojās šajā te maģiskajā Imsuānā, kurā ir mans stāsts jau no pirmās brauciena reizes, tad Imsuāna kā viens milzīgs portāls. Vai ir nepieciešams vēl viens brauciens uz Maroku? Noteikti jā, un noteikti daudz tādu braucienu vēl ir nepieciešami. Tikai šajā brauciena reizē tas būs ceļojums kopā ar jums. Es būšu kā takzinis, stalkeris, tajās takās, kurās es pats esmu gājis un sinhronizējies ar sevi pašu un savu pagātni. Un jums arī būs tāda iespēja atrast sevi, sinhronizēties, nonākt harmonijā ar savu vīrišķo, sievišķo enerģiju un Latvijā atgriezties jau daudz pilnvērtīgākā apziņas stāvoklī. Like this, just like this. Kā pussekundes iepauzēšana.